Šim visam mēs, dāmas, iesim cauri. Atrodos šobrīd Itālijā, Boloņā, vienā no lielākajiem Itālijas ādas somu ražotnēm. Tad kādā veidā, dāmas, notiek pasūtīšana? Augšā jūs redzat WhatsApp telefonu numuru. Uzreiz, kamēr vēl neesam sākuši šopingot, uzreiz ieglabājot šo telefonu numuru. Viss notiek šeit. Tad laiva laikā iziešu cauri pa plauktiem, visu parādīšu. Jūsu uzdevums ir noņemt screenshotu ar somu aksesuāru, kuru vēlies sev. Un sūtīt man uz šo te WhatsApp telefonu numuru, norādot arī piegādes veidu. Tātad Latvijā mēs piegādājam ar pakomātiem DPD vai Omniva, kas būs plus 2,80 par sūtīšanu. Nu ko, es domāju, mēs varam sākt. Parādīšu pavisam jaunu somas modelīti. Tātad ņemšu šādu te tuvāk. Ļoti interesanta šāda forma. Izmērs, es teikšu, tāds diezgan viduvējs, tāds, teiksim, standarta izmēra rokas un ne liela, ne maza. Aizmugurē kabatiņa nav. Tātad tā atverās šādi te uz metāliskas pietpodziņa. Iekšpusē dāmas ir tāda ādas odere un viena slipkabatiņa šādi te. Un dāmas somai ir arī garā lencīte. Tātad somiņu varam nesāt ne tikai kā rokas somiņu, bet arī varam uzlikt viņu pleciņā. Pievienot ar lencīti, parādīšu, kāds izskatās ar lencīti, dāmas. Jā, un lencīte kur ir regulējuma. Šādi te, piemēram, šeit, jau pēc konkrētā noregulētā izmēras var šo somiņu uzlikt pleciņā. Skatāmies, kādas krāsas mums ir pieejamas. 86 eiro. Vēl viens jauns somas modelītis, cita rozā, kurām patīk rozā krāsa. Man liekas, tik pavasarīgi, tik mīlīgi. Arī neliela izmēra rokas somiņa. Šādi te skaista līte. Arī ir garā lencīte, arī viņa ir dāmas regulējuma. Somiņai ir priekšā šāds te, tā kā es viņu sauktu par drošības slēdzīti. Ja divos dažādos līmeņos, jo somai pašai ir rāvējslēdzējs, tad attiecīgi tas ir tā kā vairāk gan dekors, gan arī vienkārši tāds drošības elements. Atverās šādi te uz rāvējslēdzēju. Iekšā dāmas klasiska odra ar kabatu uz rāvējslēdzēju un ar slipkabatiņu. Var garais vēl noregulēt viņu šādi te. Tā kā šo somiņu arī mierīgi varētu arī tā nesāt. Nu, kā rokas somiņu. Šādi te. Šeit ļoti ātri iztērk somas, tāpēc, ka šīs somas dāmas, par kurām mēs šodien runājam, tās ir prēmiju kvalitāte. Jo ir ļoti daudz ražotāji, kuriem šī kvalitāte ir tāds standartiņš, jā. Tad līdz ar to šeit ir prēmiju kvalitāte, pārbaudīt ilgtermiņā gadiem strādājot šo te ražotāju, un dāmas šīs somijas cena ir 80 eiro. Šādi te tumši zila, balta, gaiši zila, rozā, ko jums rādīja. Šāds te komieciņš. Parādīšu tuvāk, paņemsim tuvāk man bēšo krāsiņu. Kas man patīk šajā somijā, dāmas? Dubulta ķēdīte, tad varam uzlikt uzreiz pleciņā. Šādi te ļoti pieņemams izmērs. Mierīgi iet lielais naudas, es pat teiktu arī tāds plānotājs tur varētu ietilpt. Un kas man patīk vēl? Mēs paņemam šādu savelkam ķēdīti un somiņu kļūst par krustbudīju somiņu. Parādu. Šādi te paņemam un pasūtam viņu padusē. Un soma kļūst par tādu stilīgu klaču. Atverās uz slēdzīti un skatāmies iekšiņu. Izņemšu papīrus, lai jūs redzat. Lūk, šāda dāmas izskatās iekšpusē, kas man patīk. Patīk īstenībā šāda veida oderes, jo ir pirmkārt divas kabatas, ir iekšēji kabatiņas rāvējslēdzēji, vidējā uz rāvējslēdzēji, kas nozīmē to, ka var organizēt labu somas saturu. Tad ievietojam kaut ko šeit un vēl varam ielikt pa vidu. Somijas cena to arī uzreiz jums pateikšu. 85 eiro. Šādi te. Es pat nesaukšu, cik viņa šeit ir daudz. Un turpinam iet un turpinam līdz pabeidzām. Ļoti maiga patīk, kas man šeit ļoti patīk. Tai prēmijum ādai viņa ir tik patīkams maigs, tas ādas materiāls vienkārši dievīgs. Šāda te, tad lakoniska ļoti somiņa, garais rokturītis, paliekam somiņu šādi te pleciņā. Tātad somai vēl var arī to lencīti nedaudz paregulēt uz šiem te slēdzīšiem un skatāmies iekšpusītē. Vauč! Somai vēl iekšpusītē ir arī dāmas garā lence, tad var nesāt pat kā krustbudīja soma. Iekšpusē ādas odere ar kabatiņu uz rāvējslēdzēju un ar slipkabatiņu. Nu, tādā es teikšu ļoti ietilpīga pat somiņa. Ūdens pudelīte vēl ir tādu sīkumu, tur ietilps pilnīgi tā kā brīvi. Šīs somijas cena dāmas ir 98 eiro. Man ir ivory, sarkana, konjaka tonītis, dark taupe un es viņu tādu nosaukt varētu kā. Tā kā dark taupe, bet nedaudz ar tādu rozīgumu, nav pat ņūda. Tāds ļoti interesants tonītis. Tātad, es domāju, ka mums cilvēki ķeros pie kaut kā spilta, vai ne, jo to pavasari tik ļoti gribās. Tad no šāds interesants skaists somas modelītis, arī ar lenci, kura uzregulējās īsāks vai garāks šis te rokturis. Tātad uzliekam viņu šādi kā pleca somiņu. Kas man patīk šajā somiņā? Priekšējā dekoratīvā šāda te siksniņa. Sānos dāmas ir kabatiņa. Šāda te vienā pusē un otrā pusē ieslēpt, piemēram, atslēgas, kuras vienmēr jāmeklē somā, vai ne? Ir rāvējslēdzējs pa visu augšpusīti un skatāmies iekšpusē. Tātad ir slipkabatiņa, ir kabatiņa uz rāvējslēdzēju un klasiska odere somas iekšpusē. Šīs somiņas cena ir 88 eiro. Citrona, gan sarkana, rozā, melna un šāda te bēša krāsiņa. Jauns, pavisam jauns somas modelis, kurš nav vēl ne mūsu Telegram, ne mūsu mājaslapā. Dāmas, šī te garanā forma ir tik trendīga šobrīd. Manuprāt, šobrīd vienkārši nekādi bez tāda tipa somiņa savā gardrobē. Tāda neliela somiņa, stabila forma, stabils rokturis, nekur neļargājās, nekur nenokrīt. Furnitūra, es skatos, ka šis ir tas sudrabs. Tātad šajā pavasarī ļoti daudz ražotāji nāk iekšā tieši ar sudrabu. Laikam kāds ir uzklausījis jūsu vēlēšanos, jo sudrabs tiešām ir ļoti maz, jo nav pieprasīts, jā? Tāds, un dāmas iekšpusē. Tāda maiga, mīlīga, zemšveidīga odrīte un slipkabatiņa. Un tas ir arī viss. Un uzliksim tātad viņu pleciņā, paskatieties. Vai nav mīlīga?
Ļoti stilīga somiņa. Somijas cena 92 eiro, ja es saprotu pareizi, 92 eiro. Konjaka krāsiņa, beiša krāsiņa, tauku krāsiņa. Un, starp citu, šajā sezonā dāmas nāk iekšā arī šāda te tāda pistāciju zaļa krāsiņa, es teikšu. Paskaties, kāda kičīga forma, starp citu, visi šie te mīkstā tipa modeļi, kas ir tādi klačveidīgi, šobrīd ir ļoti trendīgi. Paskaties, šī somai ir 2 rokturīši. Tātad arī ķēdīts elements un ādas elements. Tipiska pleca somiņa. Es teikšu tāda pietiekoši labi izmēra, daudz ko varam salikt. Šis te ļoti skaistā augšpusīte, tāda saņurcīta nedaudz, kas piedod šo te tādu mīksto vieglumu efektu. Paskaties, pasitam viņu ļoti skaisti padusē. Un dāmas aizverās uz šādu te magnētisku spietpodziņu un iešpusē klasisku oderi. Kabatu uz rāvēslēdzēju un slip kabatiņa. Nu, es teikšu, un šīs somiņas cena ir 102 eiro, dāmas. Šī pelēka krāsiņa, tāda kā ņūdu krāsiņa, un viens konjekciņš vēl. Reklājā daudz. Nu, ir arī konjekciņš. Uzreiz cik labi izskatās, ne? Cik ļoti liela nozīme dāmas tomēr ir somas krāsai. Reize, ka tu reāli redzi, pieliekot klāt pie apģērbu, wow, uzreiz aksesuārs pilda savu funkciju. Parādīšu vēl vienu jaunu somas modelīti. Tādu stāvu un tā kā maza meitene rotaļlietu veikalā izvēlos, kuru krāsiņu ņem. Paskaties, kāds interesants somas modelītis. Nedaudz tāds roķīgs ar šīm te kniedītēm. Neliela izmēra somiņa. Skatāmies, atverās viņa. Ļoti interesanti redzēt. Šādi izvelkam asti un tad atverās. Tā kā dubultā droši. Priekšā šāda kabatiņa, iekšpusē ādas odere. Nebūs nekādas kabatiņas iekšā, bet ir vēl arī garā lencīte. Šīs somiņas cenu uzreiz jums sauc 80 eiro. Kad ir šī te garā lencīte. Pirmkārt, viņa pieķēdējas te aizmugurē. Šādi te izskatās. Arī regulējumu. Varam uzlikt vai nu pleciņā, vai nu varam uzlikt kā krustpatī. Šādi te. Šitā ir ļoti labs izmērs priekš krustpatīs lomas. Neizskatās necik liela. Re, kur ir visi tonīši. Kādas var dabūt. Un viens jauns somas modelītis, es gribu dzelteno šajā reizītē, parādīšu jums dzelteno. Maziņa somiņa, nekā lieka. Es teikšu, ļoti patīkams foršs izmērs, jo mazai somiņai dāmas jābūt katras sievietes gardrobē, vai ne? Rāvēslēdzēji šādi te izskatās. Atveram. Iekšpusē klasisku oderes slīpu kabatu uz rāvēslēdzēju un arī garā lencīte. Es teiktu, šī būs tāda maziņa somiņa, izejama. Un, ja mēs paņemam zilajai somiņai, ir arī pielikta garā lencīte, kur regulējās. Nu, tā būs super forša crossbody somiņa. Īstenībā es dažreiz dodu priekšroku tieši šāda tipa somiņām, kas nozīmē, to var viņu izmantot divējādi. Gan nesot aiz roktura, gan uzliekot kā crossbody. Un šīs somiņas cena, dāmas, ir 77 eiro. Sākot no melnas šokolādes, dark taupe konjaks, tātad tie tādi rudenīgākie toņi, un tad šeit ir visi gaišie tonīši. Tādu vēl vienu jaunu somas modelīti arī apskatījām dāmas februāra šopingā. Sudraba krāsas furnitūra. Tas ir tās dāmas, ko jūs parasti meklējat, un ko šeit tiešām maz nav pieprasīts. Tad no tā varam uzreiz paskatīties somas iekšpusē, jo somiņa man te ir aptvērta. Tātad klasiska odera, ar kabatiņas rāvēslēdzēja un slīpu kabatiņu. Tāks, un ir arī garā lencīte. Un šāds te foršs, es teikšu, tāds ikonisks dizains nedaudz no Hermès. Parādīšu jums uzreiz melnā, man te ir ar lencīti. Varam apskatīties, kāds izskatās, arī kur varam sāregulēt siksniņu. Tāks šādi te izskatās uzliekot uz pleca, un šīs somas izmērs ļauj to nesāt arī kā crossbody. Šīs somiņas cena ir 100 eiro. Sūtot jums saulīti un pavasari no Itālijas, tāda šāda te aizdarīta, tāds tā kā metālisks šāds te slēdzis. Iekšpusē būs paska odere ar kabatiņu uz rāvēslēdzēja un dāmas šāda te garā lencīte. Protams, šo somiņu mēs šādu pastam padusē, vai arī uzliekot garo siksniņu ķēdīti. Tā pareizi būs. Parādīšu, kāds izskatās, mums viņu uzlikt piemēram kā crossbody. Šādi te. Šis, protams, tagad ir pilnīgs un absolūts trends. Dāmas cena ir 80 eiro. Ļoti patīkama maiga āda. Tāda, šādas te krāsiņas šobrīd ir pieejamas. Visas tumšās krāsas ir pieejamas ar sudrabu. Savukārt visas gaišās krāsas gan būs ar zeltu. Dzeltenu krāsiņu apaļi rokturi. Arī viens no trendiem, gan šajā, gan pagājušajā sezonā. Es teikšu, ļoti ērti var nest rokā. Pievienota garā lence, tad varam noņemt, bet šī lence dāmas nav regulējama. Bet, manuprāt, ļoti izcils lences izmērs, kur var uzlikt plecā. Lūk. Un tātad iekšpusē rāvēslēdzējs pa visu augšpusīti. Un dāmas iekšā ir iekšā ir auduma oderīte ar šādu te kabatiņu uz rāvēslēdzēju. Daudz vēl arī tumšie toņi, bet, piemēram, gaišie toņi nāk šādā miksiņā, redzēt? Ļoti interesanti. Un tūlīt arī paskatīsimies, kāda ir cena. Un cena ir 86 eiro. Tāmas šīs ir viens no modeļiem, kurš ir tāds kā pamat bāzes modelis vairākās sezonās. Tātad ir bāzes modeļi, kuri paliek visu laiku, jo tie nemainā savu aktualitāti, kā arī tie ir tie, kurus visbiežāk izvēlās. Tātad nedaudz tādas kā cietinātas ādas somas modelis, līdz ar to super labi tur savu formu. Priekšā šādas te astītes, ja nepatīk, varam arī noņemt. Atrast uz divām spietogām, iekšpusē dāmas klasiska odere ar kabatu uz rāvēslēdzēju un divām slipkabatām. Un arī pietiekoši ietilpīga. Šeit būs sudraba furnitūras cienītājām. Un šāda te garā lence regulējuma. Tātad parādu, kā tas izskatās. Parādu, kā izskatās, ja gribam kā crossbody. Šādi te. Un to tās pateikšu somas cena. 86 eiro. Un ļoti daudz toņu. Reku, rādu jums visus toņus daudz. Nu ko, nonākam līdz vienam no
top somu modeļiem, kurš, manuprāt, visu laiku ir saldauta. Tātad, slavenā ausu soma, kā es viņu mīlu saukt. Polene dizaina iedvesmots somas modelis. Tātad šeit uzreiz varu parādīt izlocītas austiņas, ielocītas uz iekšu. Man rokās ir mazais somas modelis, nākošā plauku sekcijā jums būs lielais somas modelis. Tātad, un rādīšu tuvāk. Pieejami tikai 3 toņi. Tātad tas melns, tauku krāsā un dāmas bēšā krāsā. Manuprāt, citu vairs nav. Bija vēl plauņietis, bet man liekas, to izpērt tik ātri, ka pie viņas tik ir tūnereāli. Kas man patīk? Man pašai bija šī soma. Es vienkārši šo somu dievinu, kāpēc? Ļoti viegli viņu nesāt, ļoti organizatoriska un ļoti daudz var viņā ietilpināt, neskatoties to, ka izskatās maza. Tātad, kā notiek austiņu izlocīšana? Šādi te vienkārši superīgi ātri uz magnētiņiem. 2 rokturu sistēma. Īsais, garais. Kad vajag hop, ātri uzmetam somu plecā un skrienam tālāk. Tas ir super ērti, patiesi notestējusi. Tātad, un iekšpusē ļoti patīkama zamšāda. Šāda te spietpodziņas aizdara, kas man patīk iekšā dāmas. Vēl viena somiņa, un somiņā ir klasiska kodra iekšpusē, bet arī tas vēl nav viss. Tātad iekšpusē somai vēl ir šāds maciņš. Es šajā maciņā parasti mīlēju salikt atslēgas, lai nav jāmeklē pilnīgi pa visu somu. Ļoti ātri organizatoriski. Un plus pa sānu malām tu vēl vari ielietot, piemēram, 13 colu portatīvo datoru pilnīgi mierīgi. Ja, ikdienas skrējam izcils variants A4 ieliksi arī. Lūk, šāds somas modelītis un 105 eiro. 105 eiro. Pleca, crossbody somas modelis. Rokturis garais jau ir iestrādāts. Varam šādi te viņu pagarināt vai īsināt. Sudraba furnitūra, yes, šā ir tikai sudraba furnitūra. Šāds tāvējslēdzējs. Iešpusē klasiska odre ar kabatu rāvējslēdzēju un slīpu kabatiņu. Skaties, cik skaists rāvējslēdzējs. Un tātad, kā tas izskatās? Uzliekam pleciņā. Pārliekam pāri kā crossbody. Ļoti labi pieguļ. Es teikšu, ļoti labi arī izskatās. Pilnīgi lakoniska gluda forma. Patīk, ka formu tur šāds te stingrumiņš, bet es skatos, te ir astīte. Ko tā astīte mums varētu nozīmēt? Aha, sapratu. To parādīšu ideoloģiju. Kas notiek? Tad, kad somiņai saīsina rokturi, šī te astīte šeit te noslēpjas. Tātad nekarājās nekur lieki. Rekur dāma ir visticamāk sev mērījusi un hops, paskatieties. Tāda crossbody pleca soma vienā brīdī kļūst par ļoti skaistu mazo mēnesi formas. Tāda te somiņa. Tagad es jums parādīšu pavisam pilnīgi nulītes jaunu somas modeli, kurš ir tikko ienācis. Tik viegli, mīksti, patīkamādi. Paskaties, kāds pleca rokturītis. Man patīk, ka nekas nespiež plecā. Es domāju, tev arī ērtums ir ļoti svarīgs ikdienā. Uzliekam stabili stāv plecā, nekas nespiežās. Arī ļoti labs izmērs. Paskatāmies, tātad soma aizdarās šādi te uz magnētisku spietpogu. Tiekam ātri iekšā. Mīlu šīs zamšveidīgās odres. Kabata uz rāvējslēdzēja. Tālāk, kas mums šeit vēl ir iekšā? Vienkārši liela kabata. Tātad aizvaram, turam šādi un ar magnētiņiem, ja? Sanāk šādi te tas izskatās. Pieliekam ar magnētiem. Sānās paskaties ļoti skaista kniedīte. Tad piešķir nedaudz tādu stiliņu interesantu somai. Lūk, šāds somas variants ļoti ietilpīga. Pieejams daudz dažādas krāsas. Un cena 92 eiro. Tādas krāsiņas ir pieejamas. Lūk. Šīs somas modelis, dāmas, ir riktīgi skrienamā soma. Nu, tāda ietilpīga. Es teikšu tā, ar super daudz vietu, kurā varēs ievietot. Manuprāt, pēc 15 colu portatīvo datoru pilnīgi mierīgi nerunājot par krāsētu formātu. Gari rokturi, soma greizi uzmetam plecā. Man patīk, ka viņai tā aktuālā tāda kā ausu forma, ja, kad viņai tā sāniņa izbīdās foršā ārā. Un paskatieties uz iekšpusi. 2 kabatas sānā, rāvējslēdzējs. Un skatāmies iekšpusē vēl ļoti daudz vieta. Tātad 2 kabatas, slipkabatiņas un kabatiņa uz rāvējslēdzēja. Pieejama taupatonī, dāmas, tumšā taupatonī un melnā. Un ir arī konjaks. 98 eiro, sorry, 98 eiro, dāmas. 2 super jaunos somas modelis. Nu, ko es domāju, ka es varētu sākt ar ko gaišu reizi? Paskatāmies. Paskaties, cik interesants somas modelis. Tāda ļoti ietilpīga. Atkal garnā forma un plus vēl tāda, ziniet, dāmas, tas, kā viņš pareizi saucās, tāds nedaudz čemodāniņa veida forma, jā tā, kas ir ļoti stilīga. Aizmugurē kabatu uz rāvējslēdzēju. 2 astītes, lai viegli var atvērt rāvējslēdzēju no abām pusītēm. Paskaties, cik tālu iet rāvējslēdzējs. Paskaties, kā tas atverās. Redzat? Ļoti forši. Ērti tiekam klāt. Nu, daudz vietas iekšpusē. Paskatieties, kāds piekrīš. Maziņa somiņa, ko tu varētu ielikt? Kaut ko ļoti maziņu komplektīti, piemēram. Ir arī garā lence, pie tam regulējuma. Iekšpusē gan kabata uz rāvējslēdzēju, gan slipu kabata. Nu, šitas ir kaut kas super skaists, super jauns, super skaists rokturīši. Paskatāmies, ko uzliek uz rokas, kāds izskatās. Nu, un paskaties, dāmas, vēl priekšā kabatas. Arī tās mēs varam izmantot. 112 eiro, 112 eiro. Rādi, tātad šī krāsa ir, es viņu laikam par to aivarī tonu tomēr sauktu. Nav ne bēžs, nav ne balts. Konjaks. Opā. Šokolāde. Piestāv arī šodien manam outfitam. Cena šai dāmas 112. Parādīšu to mazolīti. To arī tā arī ir pilnīgs jaunums. Redz kā. Tāpēc ļoti labi būt šādos laivos, kad mēs varam noķert kaut ko tikko, burtiski ko tikko ievet maltumā. Paskaties, kāda maza skaista mīlīga somiņa. Ļoti mīlīga somiņa. Tātad atverās uz 2 šādiem rāvējslēdzēšiem. Nu, un iekšpusē, kas mums ir? Iekšpusē mums ir gara lence, tātad varam nesāt arī kā crossbody, kas izskatīsies riktīgi super.
Un paskaties, vēl ir tāds piekriņš. Plāta piekriņš ar atslēdziņu. Skatos, viena ir izpakota, paskatīsimies to tuvāk. Re, kur ir šis tas slēdziens, par kur runājam, tātad šī tā stīte. Un arī siksniņa regulējās. Re, kur re. Paskaties, kāda skaista mielīga somiņa, man šī patīk. Tagad es tādu gribu. Man liekas, vispār nedrīkst braukt šeit, tā kā bērns kompakšu veiklā, man vajag visu. Tāks, nu es te tagad, protams, neesmu noregulējis, bet kā crossbody viņa noteikti izskatīsies riktīgi superīgi. Tā, un šīs somiņas cena ir 98 eiro. Un redz, kā piekarās šis te. Meitnes jau šeit ir visu izdarījušas. Un kā atveras? Paskaties, kāda sistēma. Tātad neviens somiņā neiekļūst, ja? Mēs aiz aiztītēm aiztaisim ciet un aizspraužam. Un atveram piespiežot šo te podziņu. Dāmas, šīs modelītes 98 eiro. Pilnīgs absolūts jaunums. Te, kur rādu jums visas trīs, 4 krāsas. Melna, bēša, konjaks. Un es šo nosauku tādu, nu tumša bēša laikam, ja? Nu kaut kas tāds. Tātad parādu jums vēl vienu somas modelē, ko mums saka, mājiet melna. Tāds, jā. Es teiktu, laikam no Zero stila šis te tāds mazākā versija, jo viņas īsti nav tādos vairākos izmēros, bet ir liela vai nu maza. No ādas lielās jau nav kādu laiku, bet tad ir, piemēram, maziņā, ko var parādīt, ja? Viņas visas ir ar, visas ir ar sudraba furnitūru. Šāda te somai aizdara, principā es teiktu, ka nav. Ja mēs vienīgi varam nosaukt šīs ķepes, var aizdarīt šādā veidā aizvarās ciet. Ir arī gara lence šai te somiņai. Un iekšpusē te gan baigi piebāstā, bet iekšpusē dāmas ir gan kabatu uzrādājslēdzēja, gan liela slipkabatiņa. Un tad šāda te somiņa, neliela izmēriņa. Ļoti populārs somas modelis, ļoti populārs dizains. Tāks, un šīs somiņas dāmas cena ir 105 eiro. Tonīši, jo kādi ir palikuši, kādi ir pieejami. Koferīši tipa soma, es tā mīlu viņas saukt. Lūk, arī ļoti patīkama āda, stingra forma, viegla rūturīši. Es teikšu tāds standarta izmēra rokas soma. Garā lence, regulējama, lieku plecā, šādi te. Un somiņai tātad, paskatieties, cik forši. Rādājslēdzējs, viņš piestiprinās pie sāniņa. Nu tā, lai droši, kā saka, ja? Atveram. Un iekšpusē dāmas ādas odara. Ar kabatiņu uzrādājslēdzēju un slipkabatiņu. Un kas man patīk ādas odarai, kurai gadījies somā kaut ko izbērt vai izliekt. Tad tas ir bonus, ņemam mikro salveti un notīram. Bet, ja tā ir auduma odara, tad tur gan nebūs daudz variantu. Somiņas cena dāmas ir 110 eiro. Un pieejamie toņi, man rokās bija Ivory. Un rādu tuvāk. Šai somai, piemēram, arī piekrīšu, te nebija pielikts. Tātad Darktau, kolņieciņš. Un es pat grūti man nosaukt šo toni. Tāds brūns, taupveidīgs brūns. Tā es to varētu nosaukt. Par šis somas modeli. Šis man arī patīk. Neskatoties to, ka viņai pietiekoši liels izmērs, pietiekoši labs platums, skatiet vairāk kā sprīdis. Šeit būs sudraba, jā, tikai sudraba furnitūra. Man patīk arī šīs dabiskās ādas materiāls. Redziet, tāds, kas ir nevis nogludināts, bet kam redzās šīs te mazās ropītes. Laktiņš nenāk komplektā, tos dāmas var piepirkt, pēc tam varbūt tās, ja mums paliks laiks, jums lakatiņus parādīšu. Lakatiņi maksā, negribu tāpēc amolīs, kaut 12 eiro. Man liekas 12 eiro, kurus var piesiet klāt, citu šādu var piesiet ne tikai pie somas, var piesiet viņu šeit ap kakliņu, var piesiet pie jostas, kā tagad moderni. Nu, lūk, un tātad šādi atverās. Kas šeit somā interesanti, mēģināšu parādīt. Pa vidu ir šāds slēdzītis, tad, kad aizverās rāvējslēdzēji, ir iespēja nolokot, tā kā aizslēgt, lai somā neviens vienkārši neielien. Un lūk, šādi te izskatās iekšpuse, klāsties podara ļoti daudz vietas. Lūk, un soma šādi izskatās uz rociņas. Somai gara lence nav paredzēta, ne, tipiski rokas soma. Es zinu, ka man dāma šo somas modeli ņēma ceļošanai, lai cik dīvaini neliktos, bet ceļošanai arī labs šeit varbūt vairāk redzēt un piepildīt, cik daudz viņa šo te vietiņu dod. Tomas cenu ātri sauc aizrunājos, 110 eiro. Rādu jums šokolādīte un rādu jums ir arī pieejama melna. Šāda te. Parādīšu jums vēl vienu foršu somas modeli. Pieejams, pēc tam vēlāk iesim līdz zamšādas plauktiem. Parādīšu arī šī pati forma ir pieejama arī zamšādā. Man patīk viņas izmērs. Man patīk izmērs, man patīk tas, ka tas tā kā A4. Nu, te 13 colu portatīvais dators, mēs jau redzam, MacBooks ieslīd vienkārši easy. Saslēdzams tātad uz šādām ripiņām var saslēgt abus roturus, lai viņi šādi te stāv turās kopā. Divi rāvējslēdzēji šīs ķepas. Iekšpusē. Super. Paskatieties, daudz vieta, slipkabata un vēl kabatiņas rāvējslēdzēja un forši arī tāda pati tumša uterīte. Ļoti viegla. Neskatoties to, ka soma ir liela, viņa ir ļoti viegla. Viegli liels rāvējslēdzējs, labi slīd. Uzliekam plecā. Šādi izskatās. Man patīk. Piestāv man šodien salta. Kārtējā soma, kas atkal varētu savākt sev. Tāds, ka pieejama dāmas ir šokolādē. Šobrīd redzu. Atkal šis interesantais tonis, kur gribu noskaidrot, kā viņu pareizi sauc, bet es viņu teiktu, ka taupa nedaudz ar tādu ņūdu krāsu, nedaudz ar tādu violetu rozīti. Ceru, ka jūs varat saskatīt. Un konjeciņš. Un to pateikšu jums arī šīs somiņas cenu dāmas. 110. Somas modelis, kuru super viegli, hop, uzmest pleciņā. Lūs, kā tu redzi, pieejama ir garā lence, regulējuma vēl pie tam. Ļoti labs izmērs. Var aiznest man kādu pusi dzīves. Paskatieties, ir rāvējslēdzējs. Šī ir tā soma, kurai ir superīgi odara. Paskatieties. Odaras dēļ vien var iegādāties. Tātad divas slipkabatas, kabata uz rāvējslēdzēja. Ļoti ietilpīga. Tiešām var aiznest pusi dzīves. Šādi izskatās te, nesot uz rociņas.
te, kas man patīk, protams, uzmetam plecā. Šīs somas cena dāmas ir 90 eiro. Pieejama gaiša zila, parādu. Tātad ejam cauri un skatāmies, redzēt, cik viņi daudz. Dažādi. Es gribu atkal ņemt dzeltenu. Nezinu, kas man ar to dzeltenu man gribās. Jums gribās pavasarim, man arī gribās. Lūk, paskaties, kāds skaists somas medulītis. Maziņa mīlīga somiņa. Varēsim uzlikt plecā. Ar polstri pat varēsim. Lūk, šādi pleciņa uzliekam. Paskaties. Soma ir ļoti forši. Teikšu tā, noslēgts rāvējslēdzēja šī ripiņa. Neviens viņu neatvērs. Tātad tā vienkārši, ja? Šādi te atveram. Iekšpusē vēl ir garā lencīte. Tātad varam nest kā krosbodī. Neviens to vēl nav testējis. Izdarīsim to mēs pirmās. Tātad var noņemt no šo te mazo rokturi un pielikt klāt garo. Tātad var nest gan kā maziņu plecu somiņu, gan nesāt kā krosbodī. Tātad ir iekšpusē dāmas viena kabatiņu uz rāvējslēdzēja. Bieži vien kādām mazām somijām nav nekā iekšā. Tad šai ir, tad aizveram un nofiksējam šādu slēdzīti. Un tad rādu, kā tas būs leciņš rekur un krosbodī. Un man ar šis somu jāiet mājās. Un pilnīgi salījās, vai ne? Nevienmēr ir dāmas jāizvēlās soma, kura izceļās uz fonu. Jūs bieži vien varat izvēlēties arī somiņu, kura tieši salījās ar kopējo fonu, radot tādu ļoti maigu sievišķīgu efektu. Jā, tomēr soma mums ir aksesuāra. Tātad, dāmas, šīs somiņas skaistulītes cena 75 eiro. Šādi, lai jūs labāk redzat toņus. Paskaties. Nu šīs Bottega dizains ir vispār, man liekas, nonesis jumtu pilnīgi visiem. Jā, tā mazā dzeltenā ir super mīlīga. Savas šīs te formas dēļ, gan pītā variācijā, gan vienkārši šādas variācijā. Skaties, maza somiņa. Nu, pilnīgs absolūts trends. Es domāju, nav pat man jums jāstāsta, par to jūs noteikti to zinat. Tātad mezgliņš. Rāvējslēdzējs ļoti labs līt. Iekšpusē dāmas ir arī kabatiņa uz rāvējslēdzēja. Un ir arī garā lence. Arī neviens nav testējis. Tūlīt testēsim, kā tas ir, ka pieliksim garo lenci. Tātad, tur varam uzlikt plecā. Nu, es teiktu tā, ka viņi notiek nes kā krusbodī. Viņa nes kā krusbodī. Un tad viņa tā pieku. Un ir mīlīgi pareizi. Tad nu šīs somijas dāmas cena 74 eiro parādīšu. Tātad melna, konjaka, šis te skaistais zaļais tonis. Baby rozā un beža. Pirmīt lielu, kur viņa ir arī mazā versija. Parādu uzreiz, un mazā versija viņai cena ir, kā kas tur sajaut, 75 eiro. Un tātad maziņa tāda kā rokas somija. Ja, šeit te. Nu, patīk šī forma ļoti jauka. Rāvējslēdzējs visu augšpusīti. Ir arī garā lencīte pie tam regulējuma. Un iekšpusē dāmas ir kabatiņu uz rāvējslēdzēja. Vai kur tie tonīši ir, kādi ir pieejami? Trenda klači ar kisloku. Kas ir kisloku? Šis te. Iespējams, jūs atceraties no vecmāmiņu laikiem. Moda atgriežas dāmas. Ja mēs runājam par ādu, ādai arī ir termiņš dāmas. Un šis ir arī nedaudz pieskaršos tai tēmai, ko daudzi saka, oi, dārga cena vai vēl super lēta ādas soma. Dāmas nekad neuzraujieties uz super lētu ādas somu, tāpēc, kad ādai ir termiņš. Jo vecāka āda, jo lētāka iepirkuma cena un jo lētāka cena gala patērētājiem, kas nozīmē to, jo kvalitatīvāka, svaigāka āda, jo šī cena, protams, būs augstāka. Bet šīs produkts tev kalpos ilgtermiņā, tad tev kalpos ilgāk, nesprēgās tik ātri, neplīsīs. Paņemšu kaut ko, kur uzreiz redzu siksniņu klāt. Es teikšu, ļoti skaists tonis. Man liekas, ka viņš angliski saucās sāģi. Jums kamera nenodod. Jums viņa izskatās, man liekas, tāda zila, bet viņa ir īstenībā tāda pistācija, tādā ļoti, ļoti pastelīgā variācijā. Lielais izmērs, manuprāt, jā, ir lielais. Nākošajā plautu rindā būs mazais. Šādi te klasiskiem producē, kā ļoti trendīgi. Un man patīk, paskaties, plats, roktīs, nevis smalks plats. Un paskaties, uzmetamies ļoti skaisti. Uzmetam pleciņā un izskatās tiešām ļoti sievišķīgi un ļoti skaisti. Nu šis šobrīd ir pilnīgs, absolūts must have. Atverās šādi, iekšpusē ir vēl pat garā lence. Parādīšu tālāk, ir viena ar garo lenci pieliktu. Un iekšpusē klasiska odere. Nu, riktīgi foršs variants. Ļoti ātri izpērk šo somas variantu. Tāds persiks. Un kā izskatās ar reku garo lenci, kur ir regulējama. Aizveram ciet. Nu, lūk, var arī šādi. Šī somijas cena ir 89 eiro. Mums ir šī te zaļganīgā. Te ir kaut kāda viena viņa palikusi. Persiks, dzeltena. Es teiktu, viņš ir karameļa tonis. Tāks, un tāk, šis nu ir balts. Nu, un principā viss. Nav vairs citu toņu. Beža. Redzu vienu bežu. Vienu bežu. Ne? Tur ir kur melna. Un ir pat gaiši zila. Gaiši zilo pagājušajās visas dāmas vienkārši iznesa. Tiešā vārda nozīmē mēs savācām visu pēdējo, kas bija. Jo daudz ko redz viņi saliek. Jums var parādīt, kāds izskatās, redzat, jā? Piemēram, salikti toņi augšā. Kāds vai no aiznes, vai paņem uzreiz, un tad lejā ir tie toņi pārējie. Ņemšu uzreiz ar lencīti. Šāda te somiņa. Ļoti kvalitatīvi nošūts. Skaists priekšā slēdzītis. Šādi tie atverās. Iekšpusē vēl ir rāvēslēdzējs, un paskatieties, cik daudz kabatu. Ja? Cik forši mēs varam visu saorganizēt. Un vēl ir iekšpusē kabatiņas rāvēslēdzēja. Man liekas, super laba soma ikdienas skrējienam. Nav nekāda mazulīta plānotā, šeit noteikti ietilpst. Un ir dāmas arī garā lence, pie tam regulējuma. Un šādi te mēs varam skriet ar viņu pleciņā. Un es pat teikšu, ka viņa nav nemaz tik liela, lai viņu varētu arī uzlikt kā krosbodī, vai ne? Izskatās pat ļoti labi. Un dāmas, šīs somiņas cena 85 eiro. Ļoti pieņemama cena. Ļoti. Sarkanīga, tur redzam, ja, konjeciņš, mustards. Beša, balta, bez rozā. Un viss, un vēl ir šeit tonīši. Re, kur vēl ir gaiši zilais.
Vēlreiz teicu sarkanais. Parādu interesantu somas modeli. Es teikšu tā pilnīgi bāzes somas modelis. Viņš ir vienkārši kolekcijā gadiem. Ļoti labi kalpo, ļoti laba izmēra un ļoti praktiska somiņa. Paskaties, divi dažādi rokturīši. Tātad īsts rokturītis, paņem uzliek viņu šādi plecā. Varu noņemt viņu nost, kā redzi. Garš rokturītis, garā siksniņa, plata, nav nekāda mazulīte. Tātad crossbody, jo es viņu saucu, principā viņš ir tāds tipisks crossbody modelis, iedomājums, ka šo noņem. Šādi te, kas man viņā patīk, foršs pārloks. Uz šādu te spiedpociņu, un vēl zamšiņš, paskaties iekšpusē. Ir rāvējslēdzējs, kas nav bieži. Plus, paskaties, pa vidu var satvošu kabatu uz rāvējslēdzēju. Vēl viena kabata uz rāvējslēdzēju un slip kabata. Ļoti organizatoriska soma. Varam daudz ko salikt. Lūk, gandrīz tātad mums spīdis ir šit, tad 2/3 daļas mums spīž. Šāda te somiņa koņaka krāsa pieejama šobrīd. Haki, dārgtalu, tīl, balta, tumšzila, gaiša zila un pieejama tāda purpura krāsa, un es redzu vēl vienu oranžu. Un principā tas ir arī viss. Re, kur ir arī tāds tumšs bēžs, taupas pat teiktu vairāk. Viss ir izpirkts pārējie, tonīši ir izpirkti. Un tūlītās pateikšu jums arī cenu. Tā. 85 eiro. Jauns somas modelītis. Arī nedaudz ar šo te Hermes dizaina pieskārienu. Priekšpusē šāds te slēdzītis. Somiņa aizvarās dāmas uz šādu drošu slēdzīti. Ne tikai vienkārši tāds spiedpoziņa, bet reku piespiežam un atverās. Droši aizdara, nevirināsies tā soma vaļā. Tātad iekšpusē tāda slip kabatiņa. Vidēja sadaloša kabata uz rāvējslēdzēju. Man ir aizdomā, ka priekšā vēl ir gara lence, jo tur spiežas kaut kas. Es jau jūtu gara lence. Un vēl kabata uz rāvējslēdzēju. Super ietilpīga soma, dāmas. Es teikšu jums, kā ir. Tātad smukļi aizvaram. Saslēdzas. Rekur rokturīts, par kuru minēju. Nesam šādi uz rokas. Arī uzlieku ar visu polstri plecā. Šitā gan ir mielīga soma. Atkal soma, kur gribās sev. Un regulējuma garā lence. Ja reiz man tā iespēja ir, pieliksim. Tātad šo arī tu vari noņemt. Jā, redz slēdzītis, varam viņu noņemt. Hop, pieliekam. Pieliksim arī otru pusi. Tas jauns modelis, ļoti skaists, man patīk simfonisks. Nu un skatāmies, kā tas izskatās. Tātad uzliekam šādi plecā, protams, šo, kā es teicu, varam noņemt. Un es domāju, ka varu mēģināt uzlikt kā crossbody. Tu zini, pat ļoti labi. Dažreiz man ir mūsna šādas te, nu ļoti tāds ritīgs sprīdis, ir tādas apakšā platas somas, bet paskaties. Tu teikšu, ļoti forši ir nolikt roku un iet. Ļoti labs variants. Smuks variants ļoti. 92 eiro dāmas. Tas nav toņiem. Hop, 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 hop. Tātad visām somām ir auduma garā lence. Jā, visām šādā te rakstā. Soma tāds tipisks crossbody, bet pateicoties lencei, tu viņu arī noregulēt tā, ka tu ar viņu vari skriet vienkārši arī kā ar pleca somu. Lūk, atveras uz spiedpodziņu un tad skatāmies iekšpusē. Ļoti daudz vietas, super daudz vietas. Šāda vidēja kabata bez oderes, un pārējās kabatas ir tāda zamšveidīga oderīte. Iekšpusē citu kabatiņu nav, tikai tādi sadalījumi. Lūk. Šāds somas modelītis, uzreiz saku jums cēnu, 89 eiro. Visi krāsu toņi. Ļoti daudz, katrs var izvēlēties savējo. Maziņa somiņa, maziņa rupas somiņa, šāda te. Atverās uz rāvējslēdzēju un iekšpusē kabata uz rāvējslēdzēju un slip kabata. Tātad klasiska odere, es parasti par klasisko oderi saucu tās oderītes, kurām ir kabatiņas rāvējslēdzēja un slip kabatiņa. Tātad pilna odere. Tātad somē garā lence, bet neviens viņu nav pielicis. Lūk, melna. Vides somas dāmas šīs ir tikai un vienīgi ar zelta furnitūru un šādu lencīti. Tad šis ir tas mazais tipāšs somiņas, kuru tu vari nesāt kā crossbody somiņu, izskatīsies ļoti labi. Tā, šīs somiņas cena dāmas ir 95 eiro. Pieejamas krāsniņas koņieciņš, melna. Un tu tas ir augšā, lai jūs labāk redzat, bēža un tauta krāsiņa. Tā, parādīšu tādu kā bāzka tipa somu. Jauns somas modelis. Ja nebūs baigi piepildīts, baigi neturēs to savu formu, paskaties. Šajā sezonā ļoti trendā ir parādījušies šādi rokļi. Nezinu, cik tas ir ērti. Man tas liekas dīvaini mazliet, bet ļoti interesanti. Arī šī te priekšā siksnīja nedaudz tāds Hermes stiliņš. Šādu rokļi, kā minēju, atverās vienkārši uz spiedpodziņu, iekšpusē pilnīga zamšiņa un redzēt iekšpusē tāda somiņa ar klasisko oderi, kā es saucu, ja, tad gaiša auduma somiņa. Un ir arī garā lencīte. Lence nav regulējama. Liekam šādi plecā, vai mēs varam viņu nest kā crossbody? Paskatāmies. Varam. Šāda tā somiņa. Stilīga, interesanta somiņa, citādāk, es teikšu tā. Tātad šis 98 eiro. Tātad bēša. Šis bija dārga taupa. Oranža. Šeit būs koņieciņš un ir pieejama melna un sudraba furnitūra. Šoreiz parādīšu jums gaišas iezmanīšu zelta. Vidēja izmēra somiņa. Ļoti jauka priekšpusīte, paskaties šāda te skaista. Sprīža lielumā platums. Ļoti skaisti. Rokturītis tātad. Un somiņai ir rāvējslēdzēs pilnīgi visu augšpusīti. Iekšpusē būs kabata uz rāvējslēdzē, nav slip kabatiņa. Garā lence. Nāksies man zelta un ņemt, jums parādīšu, kā izskatās ar garo lenci. Tātad, ar garo lence regulējuma. Un tātad šī būs rokas soma, kuru tu vari likt pleciņā uzreiz. Un iespējams, varbūt var arī uzlikt kā crossbody. Mēģinam.
un bišķiņ nolaižot zemāk var arī nekas liels. Ļoti labi izskatās. Lūk, un šīs somijas cena, dāmas, būs 88 eiro. Skatāmies krāsas. Tātad citroniņš, konjeciņš, taupe, reku gaišas zils, tas skaistais zaļais tonis, ko es teicu, tāds pistācija veida, un laikam ņūdu to toni varētu nosaukt. Soma ar ļoti daudz krāsām. Aizmugurē kabatas rāvēslēdzēju, priekšā šāda guldna. Šīs arī varētu kalpot kā viens no tiem klača variantiem, kur var super pasist padusē. 2 aizdares. Tātad 2 atsevišķi milzu nodalījumi. Šeit ielien iekšā mierīgi skatos arī plānotais. Un otrā būs gan slipkabata liela, gan kabata uz rāvēslēdzēju. Un šis rokturis somiņu ļauj uzmest uzreiz plecā. Un man ir aizdoma, ka arī šeit ir tā sistēma, kad ir arī siksne. Varbūt es arī kļūdos. Nē, nekļūdos gan. Lūk, ir arī garā lence, tātad vispār kā crossbody somu var nest. Lūk, šāda ietilpīga somiņa. Un cena ir 85 eiro. Pilnīga pārbagātība, prezi. Nu kādu viens sirds kāro, līdz kamēr mēs nonākam līdz nākošajam modelim. Parādīšu spošu. Man pašai šis savs modelis ļoti patīk, nedaudz roķīgs, pateicoties šīm te bārsim, kā zini bārs, tas ir modē. Roturi varam šādi te sargulēt. Varam somiņu nest arī šādi poši uz rociņas, rociņā. Atverās uz rāvēslēdzēju, dāmas, iekšpusē. Klasiska odere. Klasiska odere bez slipkabatiņas, tikai kabata uz rāvēslēdzēja. Somiņas cena 87 eiro. Rokās man ir tumšs konjaks, un es uzreiz jums parādu, kas mums ir vēl. Tātad haki. Bēšīgs, melns šokolāde un konjeciņš. Tas ir viss, kas ir palicis. Polena dizaina iedvesmotais somas modelis. Šāda mēnesis formas skaista somiņa arī ar šo te patīkamo grain skin. Ļoti viss tāds, kā es saku, pilnīgi neitrāls, tīra forma. Priekšpusīte nekā lieka, saregulējās arī lencīte, kā tu gribi. Principā es teikšu, ka tas ir klasisks crossbody. Ļoti ēd šīs mēnesis formas, viņas ļoti labi piekūtas. Ķerbi ļoti labi izskatās, tā kā pieguļās uzreiz. Nu, protams, tu vari saregulēt arī līdz tam, ka tev viņa vienkārši ir kā tāda pleciņā uzmetama soma. Tā. Un iekšpusē, dāmas, vienkārši viena ādas slipkabata. Un viss un iekšpusē tāda kā zamšveidīga otra un šāda ko šastīta un ļoti labi slīprāpēc. Tā ir melna, bēža un pelēka. Un cena, dāmas, viņai ir 102 eiro. Šāda te interesanta somiņa. Paskaties, kāds viņai interesants ciešos dupsis. Ar tādu tā kā rieviņu. Un tas speciāli domāts. Arī 2 rokturu sistēma. Es man ļoti patīk. 2 rokturu sistēma ir super ērta. Varam gan nest rokā, gan arī fiks uzlikt plecā. Nu, šādi, tas ir nepieciešams. Man liekas, pat arī fancy izskatās, ka tie rokturiši stāv, vai ne? Nu, kas tad ir iekšā? Atveras uz stieplodziņu. Iekšā ir vienkārši ādas somiņa, bet man patīk tas šīm ādas somiņām, tas foršais bonus, ka pa sāniem ir brīva vieta. Tas nozīmē, ka tu fiksi ātri kaut ko var ieslidināt, bet savukārt, piemēram, iekšējā somiņā tu vari vienkārši saglabāt kaut kādus sensitīvos sīkums, kā piemēram naudas maku, kuram nevajadzētu būt atvērtā formā, vai ne? Lūk, un tātad šī būs 83 eiro. Un no toņiem, kas mums ir palicis, mēģināšanas tūkās arī parādīt, skatāmies bēša, melna, tumšs taupa, konjaks, gaiša zila. Gaiša zilo izgrāva uzreiz, vienkārši uzreiz, tāpēc es rādu rozā. Rādu rozā, paskaties, kāda interesanta roka. Šādi te. Un viņi stāv, viņi nebrūk. Un arī forma, paskaties, cik interesanti. Un paskaties, cik plats dupsītis. Uzrāvēslēdzēja aizte. Vēl arī garā lence, tātad somu tu vari uzlikt arī plecā. Un kas ir lācītim vēderā? Ādas odre bez nevienas kabatiņas. Tātad pilnīgi atvere. Lūk. Šāda rozā krāsā. Cena uzreiz viņu sauc, ko man aizmirsusi, 87 eiro. Uzlikšu atpakaļ. Un tātad pieejama vēl melna, tumša bēša un gaiša bēža. Te 2 krāsniņās, jo viss ir aiznests. Melna un konjaka. Parādīšu tuvāk konjaka krāsu. Arī ļoti patīkam šī te grain skin. Priekšā kabatiņa uz šādu te slēdzīti. Šādi izskatās. Rāvēslēdzēja aizdrīti galvenai kabatai un iekšpusē nav neviena kabatīte. Tad vienkārši atverīti, ja? Es teikšu tāds vidējs izmērs, ļoti labs. Šeit ieliks noteikti lielais naudas maks ūdens pūdelē, visādi sīkumi, es teikšu pat maziņš lietus uzplīdīs. Lūk, un ir arī saregulējuma lencīte, liekam plecā un uzliekam arī šādi te, kā crossbody. Arī varam nest, tātad somu kalpot dažādi, ja viņi var nesāt. Un dāmas cena ir 105 eiro. Atkal šī te garanā forma, atkal garie rokturi. Kāpēc saku atkal? Tāpēc, ka šobrīd visi jaunie modeļi gandrīz, kas nāk, ir šis variants. Garanās formas, augstie stāvošie rokturi. Tāpēc, ka pilnīgs un absolūts trends. Skatāmies, lūk, šādu te, siksnīņas tā, es laikam pareizi varētu nosaukt. Vienkārši kā aksesuārs. Un tas īstenībā arī nostiprina šo te somas platumu, bet es domāju, tu vari viņu atsiet, un tu vari arī viņu paplatināt, ja, līdz ļauj šis te dupsītis. Un arī kas ir labi, šīm somām, kurām ir nagliņa kājiņas, varbūt dažiem nepatīk, bet tas neskrāpē somas apakšu, ja, tas tieši tikai tādam domāts. Un uzreiz uzlikšu plecā, parādīšu, kā izskatas. Ļoti laba skrienam somiņa. Rāvēslēdzējs, ka visu augstpusī, kas nav mazāk svarīgi, un iekšpusē dāmas ir otra, bet ar vienu kabatiņu rāvēslēdzēju tikai. Un cena ir 89 eiro. Ir pistācijas krāsa. Un lūkajam šeit vēl pa krāsām, līdz beidzam. Paņemsim rozā. Vēl viens ausu somas modelis ar šo te 2 rokturu sistēmu. Šāda, bet viņa ir tāda daudz cietāka. Arī tas grain skin, bet cietāks kāpēc? Cietāks tāpēc, ka iekšpusē somai ir
pilnīga ādas odere. Skatāmies šādi te, un tad viņa tad sanāk riktīgi, tad kā cietināta. Arī viss brīvs, un šis te maciņš, kurā tu vari savietot sensitīvāko. Un, piemēram, rāvējslēdzējs, viņš aizdarās tikai vienīgi ir auzis līdz pusītei. Bet kas notiek ar šīm te ausīm, dāmas? Viņas varam šādi te ielocīt. Tātad paņemam un salokās viens sāns, atveram un salokās otrs sāns. Un soma kļūst jau nelielāka tāda izmēra somiņa. Lūk. Arī laba skrienamā soma. Šī būs formīgāka, nebruks, viņa pati stāvēs, kā jūs redzat augšā, viņas ļoti, ļoti labi stāv. Un cena ir 95 eiro, un reku dāmas mēs paiesimies pa toņiem. Lūk, daudz un dažādi tonīši, ja? Lakatiņš arī dāmas nopērkams atsevišķi. Soma atverās šādi. Lūk, pilnīgi viss atverās visa augšpuse uz spiedlogām. Slipkabata, kabata uz rāvējslēdzēja ir arī garā lence. Somiņai, nu šis tāds ir pilnīgs trends, ko vienmēr izpērk un ātri izpērk. Slēdzīts priekšā dāmas tikai dekoratīvs. Šokolādes krāsiņu jums rādu. Tātad tipiska rokas somņa, bet arī var nest arī plecā, bet principā tā rokas soma. Reku, piemēram, jums parāda uzreiz, kā izskatās ar garu lenci. Lūk, reku tā lencīte šādi pievienos, sapcīt regulējumu. Reku, piemēram, ja man viņu vajag, es viņu uzlieku vienkārši un nesu plecā. Lūk, dažreiz vajag, vai ne? Tad brīvākas rokas, un reku, piemēram, ir vaļā bijis slēdzīts, kāds izskatās. Iespējams, tas slēdzīts varētu būt pie tāda principa, ka varbūt vajag paregulēt, lai ir platāk, bet tas īstenībā mums daudz neko nedos šajā situācijā. Nu ko, šoreiz beidzot ir daudz krāsu. Jo līdz šim bija tā, ka ar tām krāsām bija bēdības. Tātad gribu atrast cenu. Jā, cena dāmas ir 105 eiro. Un arī pienākšu jums tuvāk un skatāmies kopā tonus. Lūk, visi pieejamie tonīši. Man liekas, visas nezinu kā ar tev, bet man visas šāda tipa somas, tiklīdz ir tās lencītes, uzreiz ir asociācija ar Hermès. Un uzreiz liekas tāds elegants un kaut kas pilnīgs tāds ikonisks, ja? Gari rokturīši, kas ir forši. Uzmetam plecā. Šādi te. Arī saucamā ausu soma. Nu, es tā viņas sauc. Tad varam viņu aizlocīt ciet, aizspiest ciet, un tad somai jau ir šī kvadrāta forma. Tas mums būtu redzams uz rozā somas. Reku paskatāmies. Tu vari šādi iespiest, tad ar sāniņus iekšā iepulgāt, iegūsti jau vienkārši tādu kanteināku formu, un šeit būs ar šīm te austiņām. Arī daudz šoreiz ir visi gandrīz toņi. Vēl nav paspēt izpirkt, bet es skatos, ka godīgi, es te jums solu, bet izskatās, ka tur jau ir vairs palikuši tikai dažas krāsas. Tātad. Rāvējslēdzējs, ja mēs aiztaisam ausis ciet, viņš ir nosits pilnīgi visu augšpusi. Iekšpusē dāmas ir kabata uz rāvējslēdzēju un liels nodalījums. Nu šeit dāmas var aizmest pusi dzīves. Tas ir pilnīgi kā bankā. Tātad, un cena ir 92 eiro, bet nu ļoti viegli. Tiešām super patīkama āda. Man patīk šis ādas tips. Lūk, un krāsiņas dāmas. Krāsiņas ir daudz. Šoreiz vēl ir daudz, kamēr vēl var dabūt, un, protams, arī jau šie te visi pavasara tonīši. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti ejošs somas modelis. Tāpēc arī ir tie modeļi dāmas, kuri ir ļoti ejoši, kuriem gan ir šī te klasiskā forma vienmēr modē esoša, viņi visu laiku būs kolekcijās. Visu laiku būs un paliks. Lūk, arī tas pats tipāšs. Soma ar diviem rokturiem, bet šeit paskaties, ir plati rokturi ļoti. Nu tā, ka tu jūti, ka tev tas rokturītis tur ir, ja? Un arī plati tā pati siksne. Rokturis uzliekam plecā, skrienam kā pleca somu, gribam, nesam vienkārši kā rokas somu. Kā nu ir vajadzība tajā brīdī. Un tātad skatāmies aizveras gan uz spiedpogu, gan uz rāvējslēdzēju. Un vēl iekšpusē, paskatieties, dāmas, ir pa vidu sagloša kabata uz rāvējslēdzēju. Slipkabatiņa. Ļoti daudz vienas. Un cena 85 eiro. Pies dāmas. Arī daudz krāsu un jau ir rozā pavasarī. Somas modelīti, kurš nav jaunums, bet arī ir tāds, nu, es teikšu, kaut kāds pēdējās divas kolekcijas, man liekas. Viņš ir topā. Arī viens no sūtītākajiem somas modelīšiem. Paskaties, ļoti skaists dizains. Arī man patīk tā somas stāv. Paskaties, ļoti platus, rokturi labi stāv. Tāpēc, ka to rokturi uzreiz ir uzmest plecā. Šādi te. Ļoti pateicīga forma. Šādus dāmas rāvējslēdzējs, principā viņš ir tikai pa vidiņu, ja? Un iekšpusē būs kabatiņu rāvējslēdzēji. Un tas arī viss. Bet skatos ir mazi āķīši, kas nozīmē, ja soma ir gara lence. Tātad, ja ir vajadzība, mēs somu paņemam un uzliekam plecā. Un šīs somas dāmas cena 90 eiro. Nu, un tad varam paskatīties uz kādu interesantu vasarīgu, ja tāds tumšs zils ar baltu. Un šādi te, un tāda variācija, piemēram, vēl. Tas ir viss, kas palicis. Šāds somas modelītis. Arī tāda ausu soma, skrienamā soma, šāds astītis, gari rokturi. Tātad somu uzliekam šādu pleciņā, hop. Un tad arī tiek smuka skrienamā soma. Es teikšu, ir ļoti populārs dizains. Atverās šādu spiedpodiņu. Šī skaistā odra, es pilnīgi nevaru kā ieraugt tāds, cik skaisti. Un tātad iekšpusē ir šāda somiņa dāmas, kurā var salikt sensitīvo, pārējais viss ir vienkārši odarīte. Lūk, un šajā somiņā saka, ieliekam tātad iekšā to, ko gribam paslēpt, piemēram, ja? Pirmā soma ļoti patīk, paskaties, ir ļoti plata apakšeņa, mums tādos strīdītas. Lūk, un tātad pieejamas krāsas. Parādu jums tuvāk. Šīs ir visas pieejamās krāsas, taiskaitā beidzot ir ievest arī šokolādi. Kā jūs zināt, šokolāde ir pilnīgs, absolūts trends. Un somas cena dāmas ir 110 eiro. Somas modelis, man liekas, parādījies kaut kādas divas kolekcijas atpakaļ. Man patīk viņa forma, un arī patīk tas, ka ir tie divi rokturīši. Un uzreiz var uzmest plecā. Un ļoti pateicīga forma, var pie lietišķa apģērba vilkt. Lūk.
un aizveras šādi došu uz slēdzīti. Iekšpusē ir ādas odarīte un kabatiņu uz rāvēja slēdzēja. Un vēl slipu kabatiņu iekšpusē. Tāda laba skrienam soma, un kā es teicu, pateicīgi ir tas, ka viņai ir arī šī odarīte no ādas, kur iepakot. Kas man te pielips? Arī ir diezgan labs platums. Skatāmies, arī var teikt sprīdis. Ļoti daudz varam ielikt iekšā. Tātad un 105 eiro. Dārga tauptonis un ir melna krāsa. Melna krāsiņa vēl āda, ļoti viegla. Paskaties, es pat viņu uzlieku uz roksturu, un viņai pat rokturis super labi turās. Nav nekāds tāds ļurīgais, kā saka. Lūk, tāds riktīgi hobo stila soma, ļoti ietilpīga, var salikt pilnīgi visu, paskatās, cik viņa labi izskatās. Ļoti mīlīgi izskatās. Ir rāvēslēdzējs, ne visām šīm somām ir rāvēslēdzējs, bieži vien viņas ir baļējas. Iekšpusē gan nebūs nekas, vienkārši zem šāda sodara. Es redzu modeli, kas nav izpakots, un man jums viņš ir jāparāda. Bet beigsim ar šo vispirms. Bet es domāju, kuras to somas modeli neredzēju, jo tas ir vienkārši karsts pīrādziņš. Tā, un es mēģinu somas birciņu atrast. Somas cena, dāmas, ir 75 eiro. Un skatāmies, kādas ir krāsas palikušas šajā brīdī. Bet parādīšu jums melnu. Pirktākā, protams, bija šokolādes nav sāk uzreiz. Un nezinu, kā būs. Tātad šāds somas modelis, ļoti ietilpīga soma, liela rokas soma. Un varam arī brīvi uzlikt plecā. Šobrīd viens no vienkārši kases grāvējiem aizverās uz šādu slēdzīti tikai un vienīgi. Augšpus ir pilnīgi vaļēja, iekšpus ir sarkana odra, kurš nebūs sarkana odra. Un liela kosmētikas summa, pie tam vēl dāmas, viņa ir garā lence. Un skatos, ka ir šāda te ķēdīte, piemēram, ka tu vari piestiprināt atslēgas, tev viņas vienmēr ir pie rokas. Tā, jā, ir melna garā lence. Riktīga skrienamā soma, šobrīd ļoti populārā formā, ļoti lielā trendā šis somas modelis ir ļoti plata, paskaties arī pat ar sprīdiem, kur saņem. Ja, un šīs somas dāmas cena ir 95 eiro. Taupa variants bēša ar taupas rokturiem, taupa krāsa, re, kur lejā ir, mēģinu rādīt dzeltena, bēša, es nezinu, mēģināšu jums citādāk parādīt, rozā, puderrozā, redzu vienu baltu, redzu konjaciņu, un dāmas vēl foršas somas ir dārgtaupa. Ļoti universāla forša krāsa, darēs visai sezonai. Rādu jums somas modelīti, jūs pirmīt redzējāt lielo versiju, un re, kur ir mazulīte, mazā versija. Un es teikšu tā, ka tagad vasaras sezonā šīs mazās somijas ir ļoti liederīgas, jo tev nevienmēr vajag īpaši brīvdienās, nevienmēr tev vajadzīga tā lielā soma līdz pareizi. Un tad arī atverās uz rāvēslēdzēju, sāniņas saregulējās šī lencīte. Un iekšpusē ir kabatiņa uz rāvēslēdzēju. Maza skaista mīlīte. Somas cena, dāmas, 82 eiro. Un tonīši rādu. Un visi tonīši. Lūk, Miu dizaina iedvesmotam somas modelim arī. Gribēja te garderobas klasika arī, bet kolekciju klasika. Tātad tā vienmēr ir kolekcijā, jo ļoti pieprasīta. Cenu reiz saucu 83 eiro. Rokturīši šādi saspraužās, var lietot, var arī nelietot šo te siksniņu. Un tad rāvēslēdzējs. Iekšpusē garā lence mierīgi nesām kā crossbody. Un ir slipkabatiņa iekšpusē. Jā, tikai slipkabatiņa iekšpusē. Un, protams, trendīgā garā forma tur bez jautājumiem. Modē šobrīd tieši aktualitāte. Tāks. Nu, šoreiz, dāmas, nevar jums baigi iepriecināt, jo vietas daudz toņu nav. Tātad man rokās ir bēšs. Ir tumšai un ir šokolāde, beidzot, jo šokolādi es redzu, kad jums vispār varu parādīt, nu un skatāmies, re, kas palika. Nekas daudz. Bet mēs nonākam līdz mazajiem plačiņiem. Pirmīt mēs bijām pie kisloka lielais, tad tagad esam tikuši pie mazā, un starp citu dāmas nav vēl šeit atnests, bet šodien beidzot ievada melnu, jo mazo melno gaidīja ļoti daudz dāmas, mēs gaidījām vairāk kā 2 nedēļas. Nebija un arī nebija zināms, ka būs, bet nu tagad viņi ir. Tātad parādīšu jums baltu. Arī tā pati, kā iepriekš jums rādīju ar šo te kisloku, bet šī ir nedaudz mazāka. Ja tu atceries, kā es rādīju pirmo, tad šī ir nedaudz mazāka. Un tātad iekšpusē ir tāda pati, un tātad ir gan maziņā plata šī lencīte, tātad, lai var arī nest kā maziņa pleca somiņu, un lai var arī nest tā crossbody somiņa, būs arī garā lence, kas ir regulējama. Šīs somiņas cena ir 86 eiro. Un no toņiem, kas mums šoreiz palicis? Balta, rozā, dzeltana, tāks. Es teiktu, tas ir nūdes tonis. Un savukārt šis ir tāds tā kā rozā persiks, nu tāds tonītis. Un melnā šobrīd nav šeit, bet man teica, ka ir. Šis ir ļoti trendīgs somas modelis šobrīd, tāds tā kā absolūts. Un tātad šādi te forši rāvēslēdzējiņi, priekšpusē ir viena kabatiņa šāda te uz magnētiņu, garš rokturītis, uzliekam uzreiz plecā ļoti patīkama maigāda, gārenā forma, protams, nu un skatāmies, kas tad lācītim ir vēderā. Un iekšpusē ir ādas odarīte ar vienu kabatiņu uz rāvēslēdzēju. Somiņas cena, dāmas, ir 100 eiro, tātad viņa krāsa, taupu krāsiņa, un ir arī melna krāsa. Parādīšu bēžo. Es jau viņu iepriekš plačam divu īstenībā ļoti viņu uzrunāju. Kāpēc? Ļoti lāta pleca siksna. Paskatieties, cik ir interesanti šādi viņa piekļaujās sāniņiem. Arī tas pats variants. Rekur, man patīk, šis ir tāds ļoti unikāls risinājums, kad tu saregulē lenci un tās te nekarājas. Tu vari vienkārši rekur šeit viņu iesprost apakšpusē. Nu, tātad rekur pleca soma. Ļoti pateicīga forma. Liekam viņu šādu te
kā krosbody. Nav ne liela, ne maza, ļoti labs izmērs. Hop. Un tad skatāmies, kas ir iekšpusē. Atverās šādi uz spiedpodziņu, sudraba rāvējslēdzējs. Iekšpusē tāda maza auduma somiņa, tātad varam likt pa sāniem kaut ko un varam likt arī šajā te noslēgtajā mazajā somiņā. Un mazajā noslēgtajā somiņā klasiska kodra kabatas rāvējslēdzēja un slika kabatiņa. Man rokās ir bēša. Vēl ir pieejama tauta krāsiņā, konjaka krāsiņā un melnā krāsiņā, dāmas. Un cena 100 eiro. Šo somas modelīti skaistulīti. Es jums biju rādījusi februāra braucienā. Un, protams, toņi ļoti ātri rotē. Es skatos, ka šeit vispār kā tikai vairs nav pēdējie. Varbūt šeit daži ir un tas ir arī viss. Izpērk momentāli. Sudrabs, bāzka tipa somiņa. Ļoti populārs ir šīs te bāzka tipa somiņas. Šāds te, tātad sāni savelkās ar šo te slikstiņu. Tāds arī nedaudz Hermes dizaina iedvesma, protams. Un iekšpusē zamšveidīga odrīte ar šo te kabatiņu pa vidu. Lūk, šādi izskatās. Un garā lence dāmas regulējama. Tātad varam likt gan kā pleca somiņu, šādi skaisti. Un uzliekam viņu kā krosbody. Un šī ir forša soma. Šī ir tiešām ļoti forša soma, un es pat pilnīgi nebrīnos, ka viņu izpērk. Pirmkārt, ļoti patīkami. Paskatieties šis brēniskiem, cik ļoti patīkams. Pietiekoši plata. Lūk, un sudraba furnitūra. Tātad, turēja rokās šokolāde. Ir melna, ir konjaks un ir bēšā krāsiņā. Un dāmas cena ir 99 eiro. Ļoti skaisti patīkami. Bēšā. Neliela izmēra somiņa. Jauns, pilnīgi jauns modelis šis ir. Nav vēl bijis līdz šim. Rāvējslēdzējs pēc augšpusi. Iekšpusē dāmas ir kabatas rāvējslēdzēja. Vidēja izmēra somiņa. Šai somiņai redziet, dāmas aizmugurē ir rāvējslēdzējs. Tas arī īstenībā ir svarīgi. Es zinu, ka man ir dāmas, kuras meklē tikai somas. Atsūtiet man somas tikai ar rāvējslēdzējiem aizmugurē. Jo tas rāda ieradumu tādu ieslidināt, piemēram, atslēgas, kaut ko svarīgāko, ko var dabūt paņemt uzreiz. Un tātad somai šeit jau varam redzēt, ir pievienota garā lencīte, arī regulējama. Tātad liekam vai nu plecā, vai nu uzliekam kā krosbody somu. Tātad ir somas dažas jau, kā es jums rādu, kuras var tādā veidā nest. Lūk, un somiņas cena dāmas 79 eiro. Un pieejama bēša. Es labāk jums rādīšu. Lūk, balta, rozā, jā, šis te skaistais pistācija veidīgais tonītis. Lūk, pilnīgi jauns somas modelis. Man viņš ļoti patīk īstenībā. Kāpēc? Ne tikai aizpilda šo garno formu, ne tikai ietilpīgs, bet arī ļoti daudz vietas viņam ir. Tātad sānu kabatas ātri kaut ko ieslidinām. Priekšējā kabatiņa uz spiedpodziņu arī ieslidinām. Un es šeit teikšu ielien pilnīgi mierīgi iPhone maks. Nu, tā kā pilnīgi mierīgi. Rokturītes somu uzreiz uzliekam plecā. Šādi te. Un ir rāvējslēdzējs pa visu augšpusi. Skatāmies iekšā. Vēl somai ir arī vēl garāka lence. Nav regulējama. Tātad viegli nesam plecā. Zamšveidīga odre ar kabatu uz rāvējslēdzēja. Ļoti ietilpīga soma. Ļoti ietilpīga soma. Skatieties. Šādi. Lūk, somiņas cena, dāmas, ir 90 eiro. Un šajā reizē, manuprāt, ir pilnīgi visi toņi. Šokolāde, zila, tumša taupe, melna un konjaks. Pilnīgi visi toņi. Parādīšu skaiša zilā krāsā. Šāda bāzka tipa stila somiņa ar foršu plato rokturi, kur šādi te saregulējās. Uzliekam viņu plecā. Ļoti viegli, tāpat nejūt, ka viņu ir uzlikt plecā. Super viegli. Aizverās vienkārši uz spiedpodziņu. Iekšpusē dāmas ir tāda zamšveidīga odarīte un šāda te somiņa, kurā paslēp tādu sensitīvāku. Un somiņas cena ir 83 eiro. Tātad visi toņi šeit lejā un kaut kas vēl no toņiem, rekur, ir augšpusē. Tā kā viņi šobrīd pārkārto tos plautus, te maz druciņi tāds hauss. Man grūti jums kaut ko parādīt sakarīgi. Un vēl pat ir šokolāde, rekur, kur arī vienmēr ir spērta. Tātad šādi te šokolādes. Tā nekās daudz nav palicis tur burtiski pa 1-2 eksemplāriem, bet arī šis ir absolūts trends. Arī šī te populārā ausu soma, tātad arī tas pats variants, varam ielocīt sānus, varam viņus vienkārši šādi atstāt vaļā, tātad radot šo te somas platumu, 2 rokturu sistēma, tātad nesam uz rokas, šādi te, vai vajadzības gadījumā nesam plecā, šādi, un skatāmies iekšpusē. Rāvējslēdzējs un arī tas pats ādas odre un vēl liela tāda somiņa, kurā es ielikt sensitīvāko. Un es paskatīšos, nav kā salocīts izskatās, to saspiežam sānus, parādīšu. Šādi te. Un ir palikuši toņi, tātad šokolāde, konjaks un vīna krāsīņa. Cena, dāmas, ir 98 eiro. Vai nav skaista? Arī tāda koferīša tipa somiņa. Skaties, šādi te savilki smuki sāniņi, mazi rokrīši. Un arī ļoti stilīgi somiņi, vai ne? Pavasarīgi. Varētu Rīgā pielā man tādu paiet, vai ne? Visi atskatītos. Rāvējslēdzējs. Ir arī garā lence, dāmas. Viņa ir, jā, nedaudz regulējama. Un iekšpusē klasiskā odarīte. Lūk. Foršs somas modelīts, ļoti viegli, ļoti patīkama āda, maiga. Šis gan ir pilnīgi jaunamiņš. Un 89 eiro maksā. Un tātad, dāmas, ir rozā, ir bēša, ir konjaciņš, ir melna un ir baltā. Un re, kur kāds ir pilcis to lenci? Vai mēģinājis pilkt? Nē.
Aha, tagad es sāku saprast. Jo katra somiņa arī man, kas ir jaunums, arī ir interesants. Tātad ideoloģija laikam ir šāda. Bāžam cauri astei un piepogājam. Iegūstam garo lenci. Uzliekam plecā. Es domāju, ka es varētu atpilties viņu ar uzlikt kā krosbudīnu, ne? Nu tā kā krosbudī laikam īsti viņa nekalpos. Reiz es tieku tam klāt. Arī ļoti patīkamas, maigas ādas, šī te grain skin somiņa. Viegla, gari rokturīši. Uzreiz uzliekam pleciņā. Ļoti labs izmērs. Stabils A5 un pat vairāk. Priekšpusītē skatāmies šāda te kabatiņa. Ātri varam kaut ko ieslidināt. Un iekšpusē klasiska odarīte. Foršs somas modelītis. Cena dāmas viņa ir 98 eiro. Tad pieejams ir dārga kalpa, konjaks. Un, man liekas, tā ir melna. Jā. Arī kolekcijā jau vismaz 2 sezonas. Šāds te. Uzliekam plecām. Šis te rokturis ļauj uzreiz uzlikt plecā. Ļoti viegla. Uzreiz saku, ļoti viegla. Gara lence arī tieši pēc tāda paša principa uzregulējas ar šo te mazo podziņu. Varam uzlikt šādu plecā, lai gan tu jau plecā tā viņu var uzlikt, vai ne? Nu, kā krosbudīs nelikšu, es domāju, ka tam nav tā paredzēts. Visu var izdarīt. Lūk, un tātad atverās šādu uz podziņu, un iekšpusē ir sānu kabata, un klasiskas odaris vidējā, tāda kā somiņa kabata. Lūk, un šī somiņa cena dāmas viņai ir 108 eiro. Lūk, šie visi tonīši ir pieejami. Tātad, somiņai ļoti stabila forma, ļoti plata. Tātad šādi rokturīši ar šādiem metāliņiem. Iekšpusē skatāmies 2 atsevišķi nodalījumi. Vienā kabata uz rāvēslēdzē, otrā slipkabatas, un somai vēl ir arī garā lence. Tāda stabilas formas forša somiņa maksā 88 eiro. Pieejama gaiša, zila, balta. Tāds interesants miksiņš melns ar konjuku. Bēša, taupveidīga, jo tāds dīvains lomas pa miksam. Šeit būs tāda tā kā tumša bēša, tā es teiktu. Gribu parādīt viņu baltu, jo galu galā tuvojās vasara, vai ne dāmas, pavasara. Tātad, vidēja izmēra soma, ne liela, ne maza, aizveras uz šādu slēdzīti. Jā, šīs somas visas ir ar sudraba furnitūru. Dievs, cik mīgs odarīt iekšā paskaties zem šīta. Slipkabata, vairāk nekas. Es teikšu, ka soma ir pietiekoši viegla, ņemot vērā to, ka somai ir tāda stingra, biezas ādas forma. Un paskatieties, kā tiek risināts garais rokturis, ja? Kādā veidā tiek paslēpts vienkārši zem dupsīša. Lūk, un arī bieza lencīte, lai tu vari uzlikt somiņu plecā. Ja, ļoti labs variants. Tāks, un somiņas cena dāmas 85 eiro. Un ir ļoti daudz krāsu. Ļoti daudz krāsu. Skatāmies kopā. Pilnīgi jauns somas modeli. Rādu uzreiz jums bēšajā krāsiņā. Arī iepriekšējā reizē bija, un principā uzreiz var teikt bija sold out. Pati soma aizverās uz spietpodziņu, iekšpusē zemšveidīga odarīte, un arī šī te somiņa, kur var paslēpt pašu sensitīvāko. Un, ja es nekļūdos, šai somai noteikti ir garā lence. Jā, parādīšu brūnē. Un arī šī soma ir dāmas, viņa ir tāda. Neskatoties to, ka viņa ir plāta, viņa ir ļoti maigas ādas, ka viņa pati tā forma īsti netur. Jūs redzat, ja tukšas viņa noliek, viņa maz drusciņi sabrūk. Jā, kur viņa pieņem tukša, tad var vairāk redzēt, kā tas ir. Un arī regulējama garā lence. Šādu te varam uzlikt plecā, kā krosbudī būs bišķu pa lielu. Lūk, šādi izskatās konjaka krāsiņā. Šajā reizē ir, skatos, šokolādes krāsa, laikam ir izpārdota, bet ir gan konjaks, gan bēža, gan melnā. Un kas ir forši, dāmas, šī somiņa ir ar sudrabu. Tās dāmas, kuras medīja ar sudrabu, ļoti viegli, ļoti patīkama. Somiņas cena 110 eiro. Pagājušajā reizē nebija jaunums pilnīgs, absolūts. Iespējams, tu biji pamanījuši šo somiņu lielajā versijā. Tad, ir tagad pieejama mazā versija ar sudraba furnitūru, apaļie šie foršie rokturīši. Tiešām tāda mīlīga somiņa, pietiekoši plata. Iekšpusē dāmas klasiska odre. Paskatieties, ir vēl sānu kabatas uz spietpociņu. Ja? Tātad vēl vairāk vietas, vēl vairāk sīkumus var ieslidināt iekšā. Un pieejama šobrīd tikai 2 krāsās. Skatos šāda te. Bēša, es pat neteiktu bēša, aivorija. Es tā to toni saucu. Tāds bēši balts. Un melna. 2 mazlītes. Tāds, ja es redzēšu cenu, pateikšu. 104 eiro. Un tagad jums rādu slaveno ausu somu lielajā versijā. Lielā versija dāmas nebija pieejama kaut kādus pat 4 mēnešus, es teiktu, kamēr pārtiku saražoja izpērk vienkārši zibens ātrumā. Šī būs, es teikšu, krietni lielāka nekā tā, ko es jums rādīju pirmī. Un ir pieejama šobrīd vēl visās krāsās. Tātad šādi izskatās salocītā formā, šādi izskatās, kad austiņas ir atvērtas. Jā, ir pat arī šokolāde. Tātad, kā minēju, 2 rokturu sistēma. Šādi izskatās. Es teikšu, man pat ir lielā, nav nemaz par lielu. Un, protams, tā iekšpusīte jau jums rādīja, tieši tāda pat tik atšķirās reāli tips tikai izmērā. Protams, cenā. Un cena dāmas ir 112 eiro. Tad preku rādu visus tuņus, ieskaitot dārga taupa. Tātad zamšāda, arī šīs te stilīgais somas modelis, skrienošā soma, kā es saucu, bet zamšādā. Tātad līdz ar to daudz vieglāka, ļoti patīkama, ļoti maiga. Rāvēslēdzējs. Protams, šī skaistā konjaka odre, ko rādīju arī ādas versijai. Tātad ir gan kabatiņas rāvēslēdzēji, gan šīs tēdes slipkabatiņas. Ļoti viegla, maiga, un kas ir forši. Man patīk, ka zamšādas somām noteikti svarīgi, lai būtu ādas rokturi, mazāk nolietosies. Lūk, un šīs somiņas cena dāmas 90 eiro. Tur melnu rokās. Lūk,
Šīs ir visas krāsiņas, kas ir pieejamas. Parādu jums divus jaunus somu modeļus, tātad jaunus, pilnīgi jauni. Gribu pieķerties pie šāda te somas modeļa, ļoti skaista somiņa, maza, mīlīga. Ņemšu uzreiz to, paņemšu bišķi redzēt toņu atšķirību, ja? Paņemšu vienkārši, lai uzreiz to parādītu, ko nozīmē šis te crossbody variants. Tātad, atveras uz pietpodziņu, iekšpusē dāmas tikai viena slipkabatiņa. Ļoti viegla somiņa. Nāk vasara. Un ir vajadzīgas šīs te vieglās somiņas foršas, kurās kaut ko ātri ieslidināt. Tā, maza mīlīga somiņa. Lūk, pieejama dažādās krāsās, dāmas, vēl pieejama dažādās krāsās. Tātad, zila, gaiši zila. Šāda somiņa tāda vecrozā efektu. Tad mums būs divi dažādi tonīši no gaišajiem, bežs un tāds kā tauku tonis. Ir pieejama vēl melna, un tas ir viss no toniem. Melna, un dāmas cena 66 eiro. Zelta, nu. Šāda somiņa, tātad tā rokrītis mazliet regulējums. Lūk šādi, ja? Var saregulēt tieši izbraucot no šīs apakšeņas. Ļoti interesanta forma, paskatieties tāda. Un varam nest pleciņā, un es teiktu, viņi var nest kā crossbody. Šādi. Skaists somas modelītis, paskatāmies, kas viņai iekšpusītē klasiska odre, slipkabatiņa un kabatiņas rāvējslēdzēja. Lūk, un somiņas cena, dāmas, ļoti vieglas, starp citu somiņa, 78 eiro. Šis ir jauns, pavisam dāmas, jauns somas modelītis, vēl pati nepieredzējis, apskatīju kopā ar jums. Jauns somas modelis, kuru krāsu mēs tagad varētu ņemt, vai ne? Labi, un atturēsies varbūt tās no dzeltenām šoreiz. Šāds te modelis, šeit gan rokrīši arī tā kā stāvoši, bet viņi maz drusciņ tādi brīvāki. Arī saspļaušos šādi te kopā un miksiņā tātad iet bludāda, kas ir super labi, un zamšāda. Tātad tu vari pavariēt, jā, šobrīd šeit. Un tātad uzliekam pleciņā, protams, garā forma, jā, tu ievēro. Jo vairāk ejam cauri, jo vairāk redzi, ka šis ir pilnīgs un absolūts hīts. 86 eiro maksā soma. Ļoti viegla. Šādi divi slēdzīši. Iekšpusē dāmas viena kabatiņa uz rāvējslēdzēja, melna odarīte. Tu paskatāmies, cik daudz ir krāsiņa. Tā ir skaitā šokolāde un konjaks, kas nebija. Šo somas modeli, dāmas, es jums rādīju pirmīt ādas versijā. Tad, nu, lūk, šeit ir pieejams zamšādā. Kā teicu, ir arī zamšādā. Tātad šis te Bottega dizainiņš. Ļoti maiga, ļoti mīkstiņa. Cena, dāmas, 74 eiro. Ļoti mīkstiņa, ļoti maiga. Nu, laikam es viņu nepabāzīšu. Uz pleciņam padusē var iesist. Šādi te, kā trendīgi. Gaiši zila, bēža. Šādi te brūna. Bēža krāsiņa, konjaka krāsiņa. Un kas mums ir vēl? Nav izņemta. Šis te pisāties tonītis. Tagad dizaina iedvesmots somas modelītis zamšādā un ir arī ādas versijā. Ādas versijā būs otrā plauktā tūlītās tiesim, bet rādu arī šeit, jo šeit ir zamšādas sekcija. Iet uzreiz rādu zamšādā. Nu, šis ir pilnīgs un absolūts hīts. Jā, tāds rītīgs trenda modelis. Ļoti skaists ar ādas rokturīti. Atverās uz šādu te slēdzīti. Iekšpusē dāmas ir garā lence, varam uzlikt pleciņā un viena slip kabatiņa. Nu, ar šo somiņu tu noteikti būsi trendā, tur vispār bez jautājumiem. Un tātad es rādu krāsiņas tumši zila vēl pieejama, konjaciņš un tāda deep green. Nav 95 eiro maksā. Šoreiz pieejams daudz krāsas, parasti ir izpirkts arī. Nevarēja, pagājušais vispār nevarēja, jums parādīt nebija. Tātad šāda somiņa, pietiekoši ietilpīgas, teikšu tāds A5 stabils formāts. Regulējama, liekam plecā vai, protams, liekam kā crossbody somiņa. Ļoti forša somiņa, ļoti viegla. Rāvējslēdzējs pa visu augšpusīti. Un iekšpusē dāmas ir ādas odere, bet nav nekādu kabatiņu, vienkārši tikai. Visa iekšpusīte te un viss. Tā, un forši tas pat viņa tāda sapīta āda no gabaliņiem. 86 eiro. Tātad mums ir šeit tukša zila, tad mums ir šeit šokotonis, tad mums ir vīns. Ir arī tagad pelēkā un ir arī melna krāsiņa. Un mēs nonākam pie bārču somām. Jautājums pateicums cenu? 86 eiro. Nonākam pie bārču somām, kas pieejamas divos izmēros. Atpakaļ ceļā ejot ar plauku, jums parādīšu ar lielo izmēru, tagad sākam ar mazo izmēru. Arī kolekcijās jau vairākus gadus ļoti populārs somas modelis, ļoti jauka, mīksta, patīkama zamšāda ar šīm te rokīgajām skariņām. Un tad skatāmies šāda te atverīte uz slēdzīti, viena slipkabatiņa ādas tāda un atkal sadalošā odre, kas ir forša, labi organizēta somas satura, nav viss vienā maisiņā. Un pa vidu arī kabatu uz rāvējslēdzēja. Ir tagad beidzot arī daudz krāsas, ir man daudz ko jums parādīt. 80 eiro maksā somiņa, somēr ir garā lence, starp citu. Tā, parādīšu uz sarkanīgās. Garā lence ādas rokturītis. Jā, tad varam uzlikt šādi un varam pat arī kā crossbodīt nest, jo šī mazā somiņa to atļauj. Tāks, un krāsas, dāmas. Šoreiz super daudz ir pievedums, visām pietiks, kā saka. Nu un skatāmies visi toņi. Ieskaitot šokolādi un ieskaitot arī melnu.